Sveiki! Šobrīd atrodos Latvijas Investīciju attīstības aģentūrā, un mēs runāsim kopā ar Anitu Priedīti, kura ir turisma departamenta vecākā projektu vadītāja. Runāsim par ļoti nopietnu tēmu, tāpēc man ir paņemts dators, un mēs runāsim par turisma produktu attīstības programmu, kur Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 16. novembrī noslēdza ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Vienošanos par šī projekta īstenošanu. Jā, es saprotu, ka kopējais budžets visam šim ir apmēram pie 6 miljoniem, un tas darbības laiks ir līdz 29. gada 31. beigām. Bet, lai es kaut kur nekļūdos, es uzdošu jautājumus, kā es biju sagatavojis. Varbūt arī tad sāksim. Kāds ir šīs programmas mērķis un kā tā noritēs, kā tā tiks īstenota? Programmas galvenais mērķis ir, lai mūsu Latvijas turisma nozare veidotu kopā kompleksus, inovatīvus, jaunus turisma produktus vai arī attīstītu esošos turisma produktus. Un tā galvenā problēma, kur šis projekts risinās, ir tā sadrumstalotība, ka kaimiņš nezina, ko kaimiņš piedāvā. Un tādēļ šīs programmas ietvaros tiks veidot sadarbības tīkli, un sadarbības tīklos apvienosies tad vai no attiecīgā turisma produktu piedāvātāji, kas ir gan turisma nozares uzņēmēji, gan arī citu uzņēmēji, kur ir iesaistīti šī produktu veidošanā, vai arī geogrāfiskie, jeb šo reģionālie sadarbības tīkli. Tas nozīmē tematiskie un geogrāfiskie. Tieši tā, un kā jau liecina tas nosaukums sadarbības tīkli, galvenais uzsvars ir uz sadarbību. Sadarbojamies, darām kopā, tā mēs esam pamanāmāki, un tā mums visiem ir lielāks iegūms. Es sapratu, ka šajā projektā iesaistās sīkie, mazie, vidējie uzņēmēji, ja? Mazie un vidējie uzņēmēji var būt šī sadarbības tīkla biedri, kuri sadarbības tīkla ietvaros saņems finansiālu atbalstu, savukārt sadarbības tīkla partneri, partneri, tie var būt gan lielie, gan pašvaldības, gan dažādi, pētniecības zinātņu organizācijas, respektīvi viss, kas der šajā tēmā, visi, kuri ir gatavi sadarboties, lai kopā veidotu produktus. Tā principā mēs jau atbildējām uz jautājumu, kas var veidot sadarbības tīklu un kādi ir sadarbības tīkla veidi. Negluži, jo sadarbības tīklu nevar veidot katrs, kuram ir vēlēšanās. Sadarbības tīklu var veidot tikai jau reģistrēta biedrība, kur ir reģistrēta uzņēmuma reģistrā, un tur ir arī dažādi nosacījumi, kurus ir jāizpilda. Piemēram, viens no tiem ir, ka jābūt ir ne mazāk kā 25 biedriem šajā biedrībā, un vismaz 15 no tiem ir jābūt ar turisma nozares darbības kodiem. Tur ministra kabineta noteikumos ir precīzi uzskaitīti, ar kuriem kodiem tie drīkst būt. Un savukārt visi pārējie biedri drīkst būt arī ar citiem darbības kodiem. Okay. Vai ir zināms, kas plāno veidot šo sadarbības tīklu? Jā, apmēram nojauta ir. Mēs 2. novembrī organizējām informācijas dienu, kurā šiem te potenciālajiem sadarbības tīklu veidotājiem bija iespēja savu ideju īsi noprezentēt. Un mums ir zināms, ka vairākas reģionālās asociācijas veidos geogrāfiskos sadarbības tīklus, un mums ir zināms arī, kuri plāno veidot tematiskos sadarbības tīklus. Piemēram, darījumu turisma sadarbības tīklu veidot plāno Latvijas Kongresu birojas, veselības turisma sadarbības tīklu plāno veidot jau esošais šobrīd Latvijas veselības turisma klāsteris, un par dabas un par kultūras tur vēl iespējams, ka būs kaut kāda savstarpēja konkurence, bet mūsu vēlme jau ir, lai tomēr apvienotos un būtu viens projekts. Kādas darbības sadarbības tīkli varēs īstenot? Ko viņi varēs darīt? Sadarbības tīkla pēc tam, kad viņiem būs apstiprināts projekts, te es gribu iestarpināt, ka LIA neorganizē šo te projektu pieņemšanu, to organizē Centrālā finanšu un līguma aģentūra. Tāpēc tas līgums tika noslēgts? Līgums ar LIA tika noslēgts, jo LIA veiks šīs te programmas mērķu sasniegšanas uzraudzību un dažādas nefinanciālas atbalsta aktivitātes jau apstiprinātajiem sadarbības konsultācijas. Jā. Bet sadarbības tīkli paši raksta savu projektu, un tieši vakar, 23. novembrī, ir atvērta šī projekta iesniegšana. Projekta iesniegšana tagad ir uzsākta, un projektu varēs iesniegt līdz nākamā gada februāra beigām, līdz 29. februārim.
Savukārt pirms projekta iesniegšanas topošiem sadarbības tīkliem ir pienākums savu stratēģiju saskaņot ar LIA. Un tur vismaz 50% no ieteikumiem, ko jūs ieteiksiet, jāņem vērā. Es arī lasīju. Jā, un stratēģijas arī jau šobrīd var sākt iesniegt, un tās varēs iesniegt līdz 29. janvārim, jo mums ir nepieciešams laiks izvērtēšanai. Un tad ar šo te izvērtēto stratēģiju tas sadarbības tīkla pieteicējs savu projektu iesniedz Centrālās finanšu līguma aģentūras elektroniskajā vidē KPVIS, un tad Centrālā finanšu līguma aģentūra vērtē šos projektu pieteikumus. Pēc tam, kad projektu pieteikumi ir apstiprināti, tad jau apstiprinātais sadarbības tīkls sniedz iekšā savu darba plānu, kuru viņš arī pirms tam saskaņo ar LIA, un tad viņš saņem finansējumu savu aktivitāšu īstenošanai. Tāds ir tas īstais. Jā, tad kādi ir tie plānotie projektu iesniegšanas un izvēršanai, to mēs jau atbildējām. Kāda sadarbības tīkla varēs sākt īstenot savas aktivitātes? Aktivitātes varēs sākt īstenot pēc tam, kad viņu projekts būs izvērtēts un apstiprināts. Tā optimistiskā prognoze ir, ka tas varētu notikt kaut kur uz nākamā gada maija beigām. Katrā ziņā Centrālā finanšu līguma aģentūra centīsies pēc iespējas ātrāk izvērtēt tos projektus, ko es varu ieteikt no pieredzes, iesniedzot mūsu pirmās kārtas projektu. Katram projektu iesniedzējiem es sirsnīgi iesaku iesniegt savu projektu priekšizskatīšanā. To var izdarīt 2 nedēļas pirms projekta iesniegšanas tā termiņa, un Centrālā finanšu līguma aģentūra ļoti rūpīgi izvērtē jau to priekšiesniegto projektu, dod visas rekomendācijas, ko ir jāizlabo, un pēc tam jau ļoti ātri apstiprina to iesniegto projektu. Pēc tā visu iepriekšējo veikto projektu, teiksim, analīzi, Latvijā turisma uzņēmumi ir šāda projektu pieredze, kompetence, lai viņi varētu veiksmīgi iesniegt. Jo ir piedalījušies taču gan reģioni. Diezgan daudzi, jā, jo bija jau iepriekšējais projekts, kur tika veidoti turismu klāsteri, un mēs zinām, ka ir bijuši vairāk turismu klāsteri, piemēram, Latvijas veselības turismu klāsteris, Gaujas Nacionālā parka turismu klāsteris, un katrā ziņā turismu nozarē ir cilvēki, kuri ar projektu iesniegumiem. Jo tur jau daļa birokrātijas arī jāsaprot, kā iesniegt, kādā formā un tā tālāk, vai ne? Patiesībā tajā KPVIS ir diezgan skaidri viss pa sadaļām salikts. Galvenais ir tos tekstus radīt, kurus tur ierakstīt atbilstoši visām prasībām. Vēsturiski paskatāmies, turismā pieteiktie projekti, kuri tika apstiprināti, par lielākā daļa visi ir realizēti. Mums nav kā citās nozarēs, ka ir kaut kāda šāda. Jā, šobrīd mēs esam noslēguma fāzē ar starptautiskās konkurētspējas veicināšanas projektu turismu atbalstam, kur ir līdz šī gada beigām mēs vēl īstenojam aktivitātes. LIA visas plānotās aktivitātes skaita ziņā ir īstenojusi un pat pārsniegusi, un arī atbalstīto uzņēmumu skaits ir pārsniegts. Drusciņi varbūt neapgūbos tieši finansējumā, bet tur mums iegrieza Covid laiks, jo mēs nevarējām īstenot tieši finansiāli ietilpīgākās aktivitātes, kas ir lielās kampaņas, kas ir lielie stendi turismu izstādēs. Tās lietas vienkārši nenotika tajā laikā. Vēl viens man no jautājumiem ir, kāda ir LIA plānotā loma un iesaistas šajā programmā? Tad, kā jau minēju, LIA uzraudzīs sasniedzamo mērķu izpildi, ko sadarbības tīkli ir plānojuši un kas šajā programmā ir plānots, un LIA īstenos veselu virkni nefinanciālas atbalsta aktivitātes. Jau no šī gada sākuma mēs esam regulāri dažādos pasākumos informējuši par šo programmu, aicinājuši apvienoties sadarbības tīklus. To ir darījuši gan turisma departamenta darbinieki dažādās konferencēs vai organizētos pasākumos, gan klienta apkalpošanas nodaļas darbinieki, gan pa telefonu, gan e-pastos. Esam rīkojuši arī šo te informācijas dienu. To mēs visu jau darījām pirms vispār programma, tā teikt, tika palaista. Tagad tuvākā darbība, ko mēs veiksim, ir šī te stratēģija vērtēšana. Tātad topošais sadarbības tīkls iesniedz stratēģiju. LIA darbinieks kopā ar piesaistītu neatkarīgu nozares ekspertu abi izvērtē šīs te stratēģijas, tad LIA sniedz atzinumu ar ieteikumiem, ja tur kaut kas ir uzlabojams, un tikai ar šo te apstiprināto ar stratēģijas atzinumu projektu iesniedzējs var doties uz Centrālo finanšu līguma aģentūru un sniegšu iekšā savu projektu. Pēc tam, kad būs apstiprināti 8 sadarbības tīkli, 4 tematiskie un 4 ģeogrāfiskie, tad mēneša laikā pēc projekta apstiprināšanas viņi sniedz LIA savu 1. gada darbības plānu. LIA paskatās, vai šis darbības plāns atbilst tai stratēģijai, ko projekta iesniedzējs ir saskaņojis. Ja atbilst, atkal saņem atzinumu, ja neatbilst, tad veido labojumus,
un iesniedzot šo te darbības plānu, tad sadarbības tīkls var saņemt finansiālu atbalstu savu darbību īstenošanai. Pēc tam katru gadu mēs organizēsim sadarbības tīkliem tīklošanās pasākumus. Lai zinātu, ko tajos tīklošanās pasākumos ir svarīgi mums darīt, mēs katru gadu piedalīsimies sadarbības tīkla organizētajās sanāksmēs, lai saprastu, kur ir kaut kādas risināmās lietas, kādi ir izaicinājumi, kādas ir problēmas. Tātad sadarbības tīkls katru gadu organizē šādu sanāksmi, un mēs piedalāmies. Un vēl pirmajos 2 projektu īstenošanas gados, kad taisni uzsāk sadarbības tīkla savu darbību, mēs organizēsim apmācības par dažādām tieši uzsākšanā svarīgām tēmām, kas ir, piemēram, kā pareizi veidot tos produktus, kā labāk mārketēt tos produktus, kā panākt, ka sadarbības tīklā biedri sadarbojās, ka labprāt tajā iestājās, par dažādām tēmām. Un tad pašā projekta noslēgumā būs noslēguma konference, kur mēs organizēsim, kur tad visi tie rezultāti tiks prezentēti. Jā. Tieši tāpat, ka reizi gadā, gada beigās, sadarbības tīkls sniedz LIA atskaiti par sasniegtajiem rezultātiem. Lai izvērtējot šo atskaiti, mēs varētu labāk izvērtēt nākamā gada darba plānu, lai saprastu, kas strādā, kas nestrādā. Un tad, kad produkti jau būs vairāk vai mazāk izveidoti, vai esošie produkti būs jau inovatīvāki padarīti un uzlaboti, tad LIA savās mārketinga aktivitātēs šos jaunos produktus iekļaus. Tieši tā, gan mēdīju vizītēs, gan turoperatoru vizītēs, gan dažādu kampaņu ietvaros. Vai ir tā plānos, ja projektā laikā kaut kas pavirzās ātrāk vai kaut kas tam līdz, vai ir kaut kāds, vai jānosaka tagad uz visiem nākošajiem gadiem līdz gandrīz 30 gadu? Vai... Nē, sadarbības tīkliem nav viss tas jādara tiešām līdz pašām projekta beigām. Viņš var ātrāk sākties un... Ja ir sasniegti visi mērķi, visi plānotie projektā mērķi... Jā, tas ir svarīgākais, uzlikt tos mērķus, un ja tie sasniegti, netiek tur 3, bet... pusotra gada laikā malači uz priekšu, vai ne? Varbūt tik ātri gluži nē, bet jā, tā kā varbūt kāda... 29. gadam, tad ir gandrīz 6 gadi, tad es domāju, 3-4 gados arī var īstenot visu. Kur ir pieejama šī papildus informācija par šo visu programmu? Papildus informācija uzņēmumiem ir pieejama Business.gov.lv. Business.gov.lv ir platforma, kur visiem uzņēmējiem iesaku reģistrēties, jo tur ir visaktuālākā informācija. Šobrīd pašā lapas augšgalā ir baneris, kas aicina iesniegt stratēģijas. Uzspiežot uz šo baneri, jūs redzēsiet arī linku, kas ved uz programmas aprakstu. Programmas aprakstā ir gan par pašas programmas norisi, gan par visām aktivitātēm, kuras sadarbības tīkliem tiks atbalstīts, gan par pieejamo finansējumu, gan atbildes uz jautājumiem, kuri tika iesniegti 2. novembrī. Uz tiem atbildes ir sagatavotas. To sagatavoja Centrālā finanšu līguma aģentūra kopā ar Ekonomikas ministriju. Tāpat tur ir arī dažāda papildus informācija par dažādiem dokumentiem, kur meklēt kaut kādu informāciju. Un, protams, arī saiti uz ministra kabineta noteikumiem, kur ir apraksts par šīs te programmas īstenošanu. Viena laba lieta LIA turisma departamenta ietvaros ir paveikta. Mums ir 1 Michelin zvaigzne, restorāns ar 1 Michelin zvaigzni, un tad ir 3 ieteiktie, 1 ar zaļo un 2,20, kuros iesaka iet. Kāda ir tā sajūta? Tas ir patiesībā sākt, cik es saprotu, pandēmijas laikā varētu šis projekts un ir paveikts. Vai pašiem ir arī liels prieks? Ja godīgi ir tāda pelnīta lepnuma sajūta, un tas, ka mēs tiešām varam lepoties ar mūsu lieliskajiem pavāriem un mūsu lieliskajiem restorāniem, un prieks, ka daudz ir izdzīvojuši un pārveidojušies pandēmijas laikā, un starp citu arī ēdināšanas uzņēmumi iesaistīsies sadarbības tīklos, to plāno Latvijas restorānu biedrība veidot kultūras turismu produktu ietvaros, jā, tā kā tur arī restorāni būs aicināti iesaistīties. Vai ar pirkstu ir iziets tam sarakstā? Daudzos līdz šim ir būts? Es pati dažos tikai esmu bijusi. Jā, tagad ir viegli iet, vienkārši paņem to sarakstu un tad domā, uz kur kāds sestdiena vai svētdiena, kur arī aiziet. Ko es saku, arī paldies, un tad Anita Priedīte, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras turisma departamenta vecākā projektu vadītāja. Tieši tā, un ja kādi jautājumi par šo programmu, lūdzu sazināties. Var zvanīt arī tev? Var sazināties e-pastā, tas arī Business.gov.lv pie šī pasākuma norādīts. Okay. Kontaktējies.
Labi, paldies! Visu labu!